lai varētu kontaktēties ar saviem draugiem, kas arī ir šajā portālā. Vis kaut kādas bildes, jaunākās varbūt apstīties draugu. Nu, tā, lai tu, intereses pēc, tā, lai varētu pastīties, ko citi dara. Man liekas, vieglāk sazināties ar draugiem, tur ar komandas biedriem, kā treniņus sarunāt, kā mēs tur un tālāk. Vieglāk sazināties ar meitenēm un tā. Tas ir labs veids, kā izplatīt kādas bildes vai arī citus materiālus, ko varbūt būtu sarežģīti pārsūtīt, un tas būtu laitietilpīgi. Pirmais noteikti būtu bildes no ballītēm, jo tas vairāk vai mazāk, es domāju, ka maniem vecākiem un skolotājiem nebūtu jāzina tas, ko es tur daru, jo tas ir starp mani un cilvēkiem, kas ir ballītē. Piemēram, varbūt ne gluži alkohols un tā, bet vispār izklaides. Manā konkrēti profilā nav. Man mamma ir draugos, un es būtībā nerakstu tādu informāciju. Nē, ja es kaut ko ierakstu, bet tad viņi saprot, un viņi tā mierīgs ir. Nekādu personīgo informācijas tā kā neizplatu īpaši daudz. Nekādā gadījumā man nebūs. Nav. Nekādas jēgas no viņiem tāpat nav. Kaut kā 3. 3 vai 2 vai 4 kaut kas tamlīdzīgs. Lai kādu norēktu vienkārši. Ar manām bildēm ir ļoti daudz visādos iespējamos saitos profilu. Tiešām viņi ir ļoti daudz draugos. Esmu sastapusies jau ar kaut kur pār pa 20 profiliem, kas ir manī, vēl visos citos saitos. Man ir ar manām bildēm profili, un tāpēc esmu maksimāli izdzēsusies no visiem iespējamām vietām, kur vien var būt. Un es savas bildes vairāk praktiski nekur nelieku. Un, ja es arī lieku, tad tās kaut kādas vecas bildes, kuras var ļoti mierīgi pierādīt. Es cenšos kaut kā slēpt tagad to visu, jo tiešām tas diezgan traki. Un tad uz ielām man pienāk klāt cilvēks, kaut kāds nepazīstams sāk manī runāt par kaut kādām lietām, kuras es nezinu, tad jūtos vienkārši apjukusi. Es neļauju bildes skatīties tiem, kas nav man draugos, jo viņiem viņas nav jāredz. Man laikam netiek uzrādīts vecums un tā. Bet es zinu, ka, piemēram, manām māsām ir atslēgta iespēja redzēt viņas ārpus draugu loku un tā. Viņas vienmēr ir jaunākas par mani. Izmantoju lietotāju bloķēšanu, piemēram, cilvēki, kas man nepārāk patīk, kas viņus nobloķē, lai es nevarētu viņiem kontaktēties. Es noteikti pēdējā laikā aizliedzu apskatīties savas bildes nepazīstamiem cilvēkiem. Es arī izmantoju iespēju, lai man nesūta vēstules nepazīstami cilvēki. Ir tā, ka es neaizliedzu, jo tas ir tā parādās, ka uz ielas, ja kāds ies tev garām, viņš ir gribējis to pats, viņš paskatīsies. Skatoties kādu cilvēku, protams, kaut kādus, tur nezinu, vecus opīšus, kas tur nezinu, vai kaut kāds fake profils. To jau īsti nevar zināt, bet, neapspriež. Bet tur kaut kāda forša meitene, tur tam līdzīgi, un tad jau, protams, var apstiprināt, zin kā. Kur sarunāt ar viņu tam līdzīgi. Šī apstiprināšana varbūt svešu cilvēku ir arī vērsta uz to, ka cilvēks, kurš apstiprina, viņš vēlas iegūt zinām popularitāti. Viņš vēlas, lai visi pārējie, kas redz to, ka viņam daudz draugi, domā, wow, šitam gan ir daudz draugu, viņš tur tāds baigi sociāli aktīvs un tā tālāk. Jā, tā tas ir. Man tas likās baigi forši, man būs kaut kur tuvu pie 1000 draugiem. Bet tagad kādu laiku apakaļ es vienkārši izdomāju, ka tas ir. Es vienkārši nevaru sameklēt vajadzīgos cilvēkus. Tad es izdzēju ārā pilnīgi visus nevajadzīgos, un tagad man palikuši tikai tie, kurus pazīstu. Un tādi cilvēki, kur man varbūt kādreiz varētu noderēt, un kuriem varētu uzrakstīt tā vajadzīgi.